Turpmākajās minūtēs izmēģināsim auto, kura bagāžas telpā var mierīgi nostāties kājās. Apsvērsim, cik liela emocijām ir nozīme auto izvēlē. Manā uztverē pat galvenā atšķirība privāts personu mašīnu iegādājās balstoties uz emocijām. Teiksim, kā pārvaldniekam tur tomēr valda pragmatisms. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šodien Tavs Auto TV īpašs auto. Auto, kura galvenais uzdevums ir ne tikai nokļūt no punkta A uz B, bet arī pelnīt naudu savam saimniekam. Volkswagen Crafter spēs apmierināt pat visprasīgākā šofera vēlmes. Tas ir nopērkams versijā gan ar klasisko, gan priekšējo, gan visu riteņu piedziņu. Un atkarībā no virsbūves tipa spēj sevī ietilpināt pat 6 eiro paletes. Ceļā ar šo auto dosimies ar kungu, kuram nav sveša lielu uzņēmumu autoparku pārvaldība. Jānis Rapa vada TET infrastruktūras atbalsta nodaļu, kas ietver atbildību par apmēram 400 uzņēmuma auto uzturēšanu un atjaunošanu. Vērtējot spēkratus, Jānis skaidri iezīmē atšķirību, kā uz auto īpašībām skatās privātpersona un kā lielāka vai mazāka uzņēmuma autoparka vadītājs. Manā uztverē pat galvenā atšķirība privāts personu mašīnu iegādājās balstoties uz emocijām. Teiksim, kā pārvaldniekam tur tomēr valda pragmatisms. Jo jebkurš ieguldījums tev kaut kādā veidā ir jāatgriež atpakaļ un jāpamato. Ja? Tāpēc vienmēr būs tāda diskusija par to, kāpēc šīs modelis vai cits, jo nav ideālā modeļa. Tātad, kā jau minējām, šī auto galvenais uzdevums ir vest kravas. Un, lai šis process nebūtu mokpilns, ir vajadzīgs atbilstošs dzinējs. Visi Crafteri aprīkoti ar 2 litru TDI dīzeļiem. Jaudas versijas tiek piedāvātas 3, 140, 163 vai 177 zirgspēki. Tos iespējams sapārot ar 6-pakāpju manuālo vai 8-pakāpju automātisko pārnesumu kārbu. Bāzes cena sakot no 38 000 eiro vai arī līdz pat 55 000 par Crafter garo versiju ar 4x4 un 8-pakāpju automātu. Te gan jāpiebilst, ka auto garantija ir 5 gadi. Agrāk zinu, ka bieži vien spēlēja argumentāciju, ka ņemam pilnpiedziņu, jo tomēr ziemā to ceļu tur švakāk iztīra vēl kaut ko, un tas ir tomēr var nospēlēt ļoti. Kaut kur būs arī emocija. Tajā pirkumā vienmēr būs kaut kur emocija, un ja tev tur ir tavs labākais šofers, kas saka, ka man vajag 4x4, jo te es jūtos drošāk, man ļoti iespējams, ka arī tiks izvērtēts, varbūt tā līdz galam tehniski pamatojuma nav, bet ja tavs cilvēks ar to jūtās drošāk un tev vēl joprojām tur tas Excel to pasākumu iztur, kāpēc nē? Lai darbs iet no rokas, svarīgi ir ne tikai tas, kā jūtas no tehniskā viedokļa raugoties jūsu auto, bet arī tā pilots. Jaunajā Crafter vadītājs varēs justies te kā vieglajā auto. Aiz daudzfunkcionālās stūres atrodas Digital Cockpit Pro un 10 solu digitālais panelis viduskonsolē ir iekļauts jau standarta aprīkojumā. Tajā varēsiet ātri sameklēt visu būtiskāko informāciju par auto un navigāciju. Papildus tam aprīkojumā esošie vadītāja asistenti, tādi kā maklās zonas asistents, kustības uzsākšanas asistents, kas brīdina par gājējiem vai velospēdistiem, kuri atrodas aklajā zonā, pasažieru pusē vai stāv priekšā jūsu Crafter, kad uzsākat kustību. Arī joslas saglabāšanas sistēma, dinamisks ceļzīmju displejs un citi palīdzēs jums nokļūt galamērķī ar vēl mierīgāku prātu. Sajūta salonā, es teiktu, ir tuvu tam, lai teikt, kad lieliski. Tas progress ir milzīgs, jo kādreiz bija tā, ka komerc auto dalījās, mums ir automašīnas un tad ir komerc auto. Tur kaut kāds pulkvāģīts, vēl kaut kas, bet tas jau tad tā kā neskaitās. Ja? Patiesībā šobrīd viņos tas progress ir milzīgs, tās mašīnas ir kļuvušas ērtas, viņas ir aprīkotas nesliktāk par vieglajām mašīnām. Ir visi palīgi asistenti un joslu kontrolas un atpakaļskatu kameras un viss tas ir,
tā jau ir norma, tas vairs nav tā, ka tev vēl pus mašīnas cena bija jāpieliek klāt, lai tu kaut kāds tos papildu plusiņus iegūtu. Pusiņā iekāpjot, tu jau kaut vai to, ka tu iesēties pneumo piekaras sēdeklī, tu saproti, ka tas ir auto, kas ir domāts, lai viņā brauktu daudz, pavadītu viņā daudz laika, veikt lielus attālumus. Kravas iekraušana un izkraušana bez šaubām ir smags darbs. Lai to atvieglotu, Krafters sānu bīdāmās durvis ir 1,31 centimetru platas. Savukārt jumta līnija ir teju 2,2 metrus augsta. Kravas ietilpība atkarībā no riteņu garantbāzes no 9,9 līdz 18,4 kubikmetriem. Īsajā versijā būs pietiekami daudz vietas 4 Eiropaletēm, bet garajā iespējams iekraut pat 6. Papildu aprīkojumā pieejama 10 mm biezā dišskabāžu saplākšņa grīda, kas pārklāta ar neslīdošu, ļoti izturīgu mākslīgo sveču pārklājumu. Un 2 viru aizmugurējās durvis jumta augstumā ir atveramas 180 grādu leņķī. Pēc pieprasījuma to var arī palielināt līdz 270 grādiem. Domāju, ka gariem pārbraucieniem liela apjoma nepārāk smagas kravas. Viņš pēc klasifikācijas ir B kategorijas auto, viņam, skatījos, ir apmēram lietderīgā kravnesība ir ap tonu, bet kubatūra ir ļoti liela. Jā. Šī konkrētā kombinācija nevar atstāt bez emocijām, jo tas tiešām ir augsts klases darba vieta cilvēkam, kam ir daudz jābrauc. Te viss ir vietā un viss ir labi. Ja tas ir intensīvam darbam, tad es domāju, ka te nav nekas nepamatots. Es, neredzu neko, ko varētu to noteikti nevajag, to ņemam laukā un pērkam lētāk. Šī video noslēgumā varam vien piebilst, ka Krafter, apvienojot ietilpību, dažādas piedziņas iespējas un modernās tehnoloģijas, spēj pielāgoties gan mazam uzņēmumam, gan lielam autoparkam. Šis auto ir radīts, lai pelnītu naudu. Jā, varbūt iegādes brīdī tas ir dārgāks par daļu no konkurentiem, bet kas nav mazsvarīgi, ilgtermiņa eksploatācijas laikā tā vērtība krītas krietni lēnāk, un otrreizējā tirgu jūs varēsiet to pārdot par labu cenu. Paldies, ka šoreiz skatījāties, un tiekamies drīz atkal Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.